Labdien! Es šobrīd atrodos Brīvdabas muzejā, jo vēlos noskaidrot, kā senatnē tika svinētas Lieldienas. Uz sarunu esmu uzaicinājis Baibu Magonu, šī Brīvdabas muzeja pedagoģi. Pastāstiet lūdzu, kā tika svinētas Lieldienas? Man prieks jūs šodien sveikt Vidzemes zemnieku sētā, kur dzīve ritēja pirms gadiem aptuveni 200–250. Un, protams, ka šīs sētas iemītnieki svinēja Lieldienas pavisam citādāk nekā mēs to tagad darām. Jo senatnē Lieldienas bija saules svētki, un tās svinēja nevis tā kā tagad mēs, pēc pavasara iestāšanās pilnmēnesis pirmajā svētdienā, bet tās svinēja tad, kad zemes un saules stāvokļa rezultātā diena un nakts bija vienā garumā. Ne tikai senie latvieši, bet arī citas zemkopju tautas ir senatnē svinējuši šādus te pavasara atmodas svētkus. Vēl pirms Kristus, bet pēc kristīgās ticības ieviešanas baznīca ap šo laiku sāka svinēt vienus no saviem svētkiem. Bet latviešu lieldienās no senajām ieražām ir saglabājušās 4, un tās ir izdarības ar pavasara ūdeņiem, pēršanās ar tā saucamo dzīvības rīksti, pūpolzaru un vārītu olēšanu un šūpošanās šūpolēs. Pastāstiet lūdzu sīkāk par šīm pavasara izdarībām Lieldienās. Lieldienu rītā vēl pirms saules bija jāceļas augšā un jāmazgā seja tekošā ūdenī. Jo ļaudis senatnē ticēja, ka šajā brīdī ūdenim ir dziedinošas īpašības. Un dzīvajā ūdenī mazgājās ne tikai paši, dzīvajā ūdenī arī peldināja lopiņus, saimnieks savus zirgus vismaz 3 reizes ieveda kādā upītē, kas tecēja. Arī bišu stropus mazgāja ar ūdeni. Lieldienu rītā no rīta tas, kas bija pats pirmais pamodies, tas visu spēra ar pūpolu zariem un perot. Neperiet mani! Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks, sarkans kā vēzis. Protams, ka Lieldienām kā visiem svētkiem tika gatavots arī cienasts. Un Lieldienu cienastā neiztrūka vārītas olas. Ja sākotnē oliņi bija tādi, kādi viņu vistiņi bija izdējusi, tad 17. gadsimtā ieviesās olu krāsošana. Šī te paraša pie mums ir atnākusi no Vācijas, kur jau 16. gadsimtā tā bija raksturīga, bet latviešu zemnieku sievas olas krāsoja ar dabiskiem zemnieku saimniecībā viegli atrodamiem materiāliem. Viņas vārīja oliņas sīpolmizās, tad tās kļuva dzeltenas. Ja ņēma pirtslotas, kurām bija klāta bērzlapiņas, tad oliņas kļuva zaļas. Ja vārīja rudz zelmenītī, tad tās bija pelēkas zaļas, siena gružos pelēkas, bet alkšņu pumpuros brūnas. Bet jaunas meitas krāsoja raibas olu. Raibu olu krāsošanai bija dažādi paņēmieni, jo meitas sacentās, kuru pēc iespējas krāšņāku oliņu varēs nokrāsot, un tās dāvināja puišiem. Bet, ja bija izdevība dabūt Lieldienu rītā melnas vistas izdētu olu, tad tā esot pasargājusi no ļauna. Parasti izvēlējās šūpols kārt kalna galā, iemīļotos kokos, bet nedrīkstēja šūpols kārt smilšainā zemē, nedrošā vietā. Un vispirms, pirms šūpošanās, šūpols puiši iesvētīja, metot olu pār šūpoļu zaru. Un pirmos šūpolēs izšūpoja saimnieci un saimnieku. Par šūpoļu kāršanu un par šūpošanu saņēma veltes. Vai nu olas, vai cimdu pāri, vai alu. Varbūt kādu novēlējumu latviešiem Lieldienās? Es gribu visiem novēlēt priecīgas Lieldienas.
ēst vārītas olas, šūpoties šūpolēs. Un, kā jau vienmēr tas ir bijis, Lieldienas, kā vispārējie svētki ātri aizsteidz, un ir jāgaida atkal nākošie svētki. Kā tautas dziesmā teikts, eit projām lieldieniņas ar baltām oliņām, es gaidīšu Jurģa dienu ar zaļo rudzālīti.